kaut kā esmu ievērojis, un itin bieži, kad 3x maksimās, vakarā vienmēr ir tur tādī plauktā stendā, vai kā viņš saucās, nocenot sieri, tāda lepna sieri, laikam palicis kāds gabaliņš nenopirkts, un redz iegāju, skatos sieras 25,49. Nu, ko tas pa 25,49 nevar nopirkt, tas liekas pa dārgu tomēr, nu, ko tā 25 eiro. Bet šitais ir nocenots uz 12,75. Un tāds gabaliņš maksā 2,17. Un man sieri garšo, un sieri garšo, redzi, izcelsmes valsts Šveice, viss kā nākās. Nopirku, atnācu mājā, nogriezu, smaržo pēc suņa. Un tas ir normāli, ka sieram jāsmaržo pēc suņa vai nē. Vispār garšīgs, ja viņi nesmaržot, viņš būtu garšīgs, bet tiklīdz viņi pasmaržo, liekas, ka viņš smaržo pēc suņa. Bet droši vien kā apēdīšu, bet, nu, jautājums ir vienkārši, ko darīt ar sieru, kurš smaržo pēc suņa. Nu, kā tas ir suņa smarža, es jau nemāku izstāstīt, bet man liekas, nu jā. It kā garšīgs, ja es viņu neostītu, būtu garšīgs, bet smaržo viņš johaidī pēc suņa.